Milzīgs prieks, ka jums ir interese gan līdzdalības, gan kultūras jautājumos. Tad mans uzdevums šodien ir mazliet pastāstīt vairāk gan par līdzdalību, gan par rīkiem, gan par pieredzi, gan par iedvesmu. Mēģināšu, cik vien spēju, bet droši vien tāds galvenais aicinājums no manas puses šīs prezentācijas laikā ir, ka līdzdalība jūsos jau ir, jūs daudz jau no tā darāt. Es tikai mēģināšu palīdzēt jums to pamanīt. Bet pirms es sāku, man vispār nav pierasts neredzēt to, kur jūs esat. Bet es ticu, ka jūs visi esat stundu sēdējuši, saspringti pie ekrāna, tā kā es jums aicinu mazliet diskutēties. Līdzdalībai un kultūras pieredzēm kustība ir ļoti svarīga, tāpēc izkustiniet galvu, kaklu, plecus, visu ķermeni, mēģiniet arī to saspringumu, ko mēs pie ekrāniem esam dabūjuši. Bišķiņā atslābināt. Ir daudz informācijas, ir daudz ideju, daudz vajadzību. Aicinu uz šīm manis iedotajām 20 minūtēm mazliet arī atslābināties. Es uzlikšu savu taimeri, jo par līdzdalību varētu runāt daudz un dikti. Tā kā tā, šī bilde, kas ir manas prezentācijas pirmā, simbolizē to, ko man nozīmē līdzdalība un kultūras apvienojums. Jau pirms pāris gadiem, kad Rīgas cirks tika atjaunots, šī te mūsu brīnišķīgā ēka, kas ir lielisks piemērs arī starptautiskā mērogā, man tā simbolizē līdzdalību, mūsu būšanu kopienā, būšanu vienam ar otru, un arī šīs izrādes, performances, kas cirkā tiek veidotas un rādītas, man ļoti bieži liek aizdomāties par to, kā mēs viens uz otru paļaujamies, kā mēs viens otram varam atzīties kļūdās, uzticēties viens otram pavisam burtiski un arī metaforiski viens uz otru atbalstīties, kas ir ļoti, ļoti svarīgi līdzdalībā un arī jūsu projektos, ka jūs neesat katrs viens jaunietis, katrs viens skolotājs, viens pats cīnītājs. Jūs darāt šīs lietas kopā, jūs mācāties viens no otra, jūs atbalstāties viens uz otru un jūs spējat atzīties kļūdās un mācīties no tām, lai spētu labāk darīt lietas kopā arī turpmāk. Un mazliet par mani, kāpēc es vispār esmu šeit aicināta. Ar līdzdalību un kultūras aktivitātēm esmu saistīta visdažādākajos formātos, lai gan vairs neizskatos un neesmu tik jauna kā daži no skatītājiem. Skolēniem gribu minēt un lielu pateicību atgādināt arī savai skolai, Olēnas pirmajai vidusskolai. Ja kāds no Olēnas skatās, sveiciens un tiešām vēl joprojām novērtēju, jo šajā skolā ir sākušās manas līdzdalības gaitas, darbs pašpārvaldē un arī darbošanās skolā kā tādā, tostarp caur kultūru, veidojot dažādus nelielus pilsētas projektus, aicinot dančus ciemos un veidojot filmu vakarus un runājot par šajās filmās atspoguļotajām lietām. Šis viss ir veidojis to manu līdzdalības interesi, personību un mēģinājumiem iesaistīties savas vides veidošanā. Un vēlāk šis ceļš ir gājis arī uz dažādām NVO un dažādām biedrībām, organizācijām, arī pašai esot par dažādu projektu un mācību vadītāju, neformālās izglītības jomā, bet arī šajā te krustpunktā starp neformālo un formālo izglītību. Tad manas tēmas ir līdzdalība, iekļaušana un dažādība, kas, manuprāt, ir arī ar līdzdalību ļoti saistīta. Domājot par līdzdalību, mēs nevaram aizmirst par to, cik daudz dažādiem cilvēkiem ir tiesības līdzdarboties. Un tad tāds mans pēdējais jau no starptautiska mēroga aicinājums bija darboties šajā te Salto līdzdalības un informācijas resursa centrā, kura veidotos dažus no rīkiem. Šodien arī parādīšu, ko mums ir sanācis tur izveidot un kas varētu arī jums būt noderīgi. Bet pavisam personīgi, ja nu vienīgi es sāku darboties kā tāds neveikls jaunietis un ļoti vēl joprojām arī sociāli, man ir dažādi sociāli izaicinājumi, ja no sākuma es darbojos vairāk caur pašpārvaldi un projektiem un tādām aktivitātēm, Diezgan vairāk es redzot netaisnības dažādas pasaulē un cilvēku tiesību pārkāpumus, es iesaistos arī protestu formātā kā svarīgā līdzdalības rīkā.
arī šajā es redzu dažāda veida kultūras un līdzdalības saikni un satikšanos. Kaut vai ar kādu esam kopā gājuši protestā par Stambulas konvenciju, tad atcerieties, cik brīnišķīgi brīži bija visiem kopā dziedāt un šo te kultūru un līdzdalību redzēt klātesošu. Es mēģinu līdzdarboties arī izmantojot savus finansiālos resursus atbildīgi un prātīgi un atbilstoši cilvēktiesību jautājumiem, un arī veidoju dažādas aktivitātes, projektus, parakstos, Mana balss LV un citos formātos, mēģinot kaut kā iestāties par cilvēktiesībām gan Latvijā, gan plašāk pasaulē. Un arī vēl joprojām, arī šos daudzos gadus esot bijusi iesaistīta, vēl joprojām turpinu mācīties un mainīt līdzdalības formas. Tā kā katrs no jums, kas skatās, es ticu, ka jums ir visdažādākie veidi, kā jūs mēģināt izteikt savu viedokli, vai tas būtu elektroniski vai kaut vai caur dažādām datorspēlēm, kā jūs mēģināt būvēt labāku pasauli, uzzināt vairāk, sekot sociālajiem tīkliem. Tie veidi, kā mēs iesaistāmies, ir ļoti dažādi. Tā kā jūs jau to darāt, un atliek tikai to ietvert dažādos citos formātos un izmantot šo projektu iespēju šim mērķim. Vēl mazliet par mani un to saikni starp kultūru un līdzdalību. Es esmu kultūras fane, pavisam noteikti entuziaste. Pašlaik es dzīvoju Igaunijā, bet mēģinu arī apmeklēt dažāda veida kultūras pasākums Latvijā. Kultūras aktivitātes, ko esmu rādījusi šeit, visdrīzāk nav pieejamas Latvijas skolas somā, jo tās bija arī viena iespēja bija šīs te aktivitātes redzēt, bet tās ir tādas pēdējās, kas man visvairāk ir palikušas prātā saistībā ar līdzdalību. Viens no tiem ir koncerts, kurā Ukrainas māksliniece bija apkopojusi Ukrainas bērnu stāstus par to, kā viņi tika nolaupīti Krievijas kara kontekstā, un šos stāstus ietērpa dziesmās, atgādinot vēlreiz par to, ka mums tepat kaimiņos visam netālu vēl joprojām notiek ļoti aktīva cīņa dažādās frontēs par cilvēktiesībām un atgādinājums, ka mēs vēl daudz arī mēs par to varam turpināt darīt un sargāt savu brīvību dažādos formātos. Un otrs piemērs ir teātra izrāde, uz ko esmu bijusi jau pagājuši, kad šeit Igaunijā notiek tāds brīvības festivāls, kurā dažādas teātra izrādes runā par demokrātiju un brīvību. Un šis stāsts bija par uzbrukumu Beirūtai, par ko es varbūt ikdienā domāju un zinu mazāk. Un šeit es redzu vēl vienu iespēju, kurā kultūra un līdzdalība iet roku rokā, ka kultūra ir mūsu iespēja saskatīt lietas, par ko mēs varbūt ikdienā domājam mazāk un aizdomājamies mazāk, lietas, ko mēs varbūt neredzam mēdījos vai lietas, ko mēs sociālajos tīklos redzam tikai mūsu algoritmu robežās. Tā kā tāda iespēja domāt plašāk un iestāties un solidarizēties ar cilvēkiem visur pasaulē. Un kāpēc tur ir šis personīgais ir politisks? Tas ir, varbūt kāds no jums zina, ļoti plaši izplatīts sauklis gan feminisma kustībā, gan arī citās, par to, ka mūsu katra identitāte visdažādākajās tās izpausmēs arī ir politiska, un mēs mēdzam baidīties no šī vārda, bet būtībā tas nozīmē dažādu varas sadalījumu, dažādas potenciālās diskriminācijas un cīņu par mūsu tiesībām. Tad kultūra ir arī, kā es to redzu, mūsu katra iespēja ieraudzīt to, kas notiek citur, bet arī būt ieraudzītiem. Un manā kontekstā tā noteikti ir iespēja redzēt dažādas savas identitātes izpausmes vai kā sievietē, vai kā kvīram, vai kā neirodažādības izpausmes, redzēt arī dažādos kultūras formātos, vai tā būtu literatūra, teātris, mūzika. Tā ir mūsu iespēja arī sanākt kopā, uzzināt kaut ko vairāk vienam par otru, par cilvēku, kas mums sēž blakus teātrī, sasveicināties un varbūt pēc teātra arī aprunāties, vai aprunāties ar mūsu klases biedriem pēc teātra izrādes vai pēc koncerta apmeklējuma.
Un tā ir iespēja arī gūt spēkus. Gan aptaujās, gan es ticu arī jums katram, kā jaunietim un arī skolotājiem, dažkārt ir sajūta, ka ko mēs vēl varam darīt pasaulē, ir tik daudz dažādu netaisnību un problēmu, par kurām iestāties. Tad man šķiet, ka kultūra var būt viena no vietām, kurā mēs varam gūt spēku, iesaistīties, turpināt, iestāties vienam par otru, par savām tiesībām, gūt šo tādu kopienas un arī individuālo spēku. Tad aicinu to tiešām arī izmantot un domāt par to, kad jūs redzat dažāda veida kultūras izpausmes. Un tad mans šīs dienas uzdevums šajā te prezentācijā ir mēģināt jūs iedvesmot un motivēt. Ceru, ka tas izdosies, un ieteikt arī dažādus praktiskus rīkus, ko jūs varat izmantot savos projektu, ne gluži vēl projektu, bet pieteikumos šim te procesam. Gribu arī vēlreiz atgādināt par to, ka jūs katrs jau darāt dažādas lietas, ticu jums rūp, un jums ir svarīgi gan kā jauniešiem, gan kā skolotājiem, bet gadās, ka kaut kādu dažādu plašāku iemeslu dēļ jums varbūt nav iespēju iesaistīties, vai jūs neuzklausu, vai jūs neieklausās, un tas pamazām mainās, bet mēs redzam arī dažādas bīstamas tendences arī šogad, ņemot vērā Saeimas vēlēšanas. Tā kā aicinu turpināt iestāties un izteikties arī tad, kad jūsos iespējams neklausās, jo kopā mēs esam spēks. Un tad runājot mazliet par to, kas ir līdzdalība, projekta pārstāvji jau minēja dažādos veidos, un arī resursu bankā jūs varēsiet redzēt brīnišķīgu aprakstu par visdažādākajām līdzdalības formām. Tas, par kā es par to runāju, ir, ka līdzdalība ir tiesības. Šeit jaunatnes lietu un jaunatnes kontekstā mājaslapā tiek minēts, ka jauniešiem ir iespēja piedalīties būtisku jautājumu lemšanā. Un tā tas tiek minēts arī Bērnu tiesību aizsardzības konvencijā, ko neesmu šeit ielikusi, bet svarīgi atcerēties, ka līdzdalība ir tiesības. Jūsu katra, specifiski jauniešu šī projekta kontekstā, bet arī, protams, citu cilvēku tiesības iesaistīties lēmumu pieņemšanā, kas skar viņus. Parādu vienu no materiāliem, ko jūs varat izmantot gatavojoties. Tas ir viens no Salto veidotajiem materiāliem par jaunatnes līdzdalības projektiem. Tas ir specifisks projektu veids, bet jūs šo materiālu varat pielāgot arī savām aktivitātēm. Tur ir visdažādākie apraksti, piemēri, ko jūs varat izmantot arī šajā projektā. Un tad šeit ir mazliet vairāk paņemta šī konvencijas definīcija, un runāts par to, ka jaunatnes līdzdalība nozīmē arī līdzekļus, vidi, iespēju un atbalstu, kas ir jauniešiem nepieciešams, lai paustu savus uzskatus un dotu savu ieguldījumu. Tā kā šeit ir tas lielais aicinājums skolotājiem un dažāda veida atbalsta personām, dažādos veidos ieklausīties jauniešos, ņemt vērā to, ko jaunieši saka un mēģina mainīt, un šīs lietas mēģināt arī īstenot. Šis ir aicinājums arī kultūras darbiniekiem jauniešos ieklausīties un veidot šīs arī kultūras aktivitātes jauniešiem draudzīgas, interesantas, jauniešu identitātes aspektus atspoguļojošas. Un jaunatnes līdzdalība gan šajā projektā, gan arī plašāk nozīmē šo lēmumu pieņemšanas varas dalīšanu, kas var būt pavisam neliela vāra par to, kur mēs iesim, uz kādu kultūras pasākumu, ko mēs darīsim, par ko mēs pēc tam runāsim, bet tā, protams, varbūt arī pavisam plašāka domāšana par to, kas vēl mums skolā būtu jāmācās, kas vēl mums būtu jāiekļauj, kā mums skolas vide būtu jāmaina, lai jauniešiem un visiem skolā iesaistītiem tā būtu draudzīgāka, interesantāka un iekļaujošāka. Par līdzdalību runājot, jums resursu bankā būs šie dažādie līdzdalības veidi, bet šeit ir daži no tiem, kas ir atspoguļoti arī jaunatnes lietu mājaslapā. Ir darbošanās pašpārvaldē, darbošanās jaunatnes organizācijās, ir dažādā arī ekonomiskā līdzdalība, ļoti, ļoti dažādi veidi, kā jūs varat līdzdarboties, informēt viens otru par jūsu tiesībām, arī paši mācīties par savām tiesībām, līdzdarboties un
un būt iekļautiem sabiedrībā. Tā kā tie veidi, kā to darīt, ir ļoti dažādi. Šī projekta kontekstā mēs vairāk runājam varbūt par šo te prasmi pilnveidošanu saistībā ar līdzdalību, kas nepieciešama, bet to var pavērst arī plašāk un kopīgi pieņemt lēmumus par to, uz kādām izrādēm mēs iesim un par ko šīs izrādes varētu būt. Tā kā veidi ir ļoti dažādi. Tad kāpēc mēs vispār runājam par līdzdalību? Es jau mēģinu visādi jūs te pārliecināt, bet ticu, ka jums pašiem ir arī šī ticība un līdzdalības vērtība jūs redzat. Šeit ir brīnišķīga mākslinieka izpausme par to, ko viņuprāt nozīmē līdzdalība, ka piedalīšanās sabiedrībā nav mākslinieciska izvēle, bet gan cilvēciska vajadzība. Mums katram ir šī vajadzība piedalīties, līdzdarboties, būt kopienā, būt vienam ar otru. Un, ja šīs izpausmes brīvības nav, tad arī tāds dzīves skaistums zūd. Man šeit ir mazliet grūti ar tulkošanu, bet ir svarīgi, ka mēs saglabājam izpausmes brīvību, līdzdalību, darbošanos vienam ar otru, un tad dzīve ir arī skaistāka un interesantāka. Un kā jau es minēju, no Bērnu tiesību aizsardzības konvencijas līdzdalība ir jūsu katra tiesības. Tas nozīmē, ka skolotājiem, dažādu veidu atbalsta personām un arī jums vienam otram būtu jāmudina brīvi izteikties un dažādos veidos izteikties. Varbūt kādam tas būs skaļi, varbūt kādam tas būs anonīmi caur aptaujām, varbūt kādam tas būs vēl kādā citā formātā. Bet mums ir jāmēģina vienam otrā ieklausīties un mudināt brīvi izteikties, kas var būt sarežģīti, ja jūs neesat saklausīti kaut kādu iemeslu dēļ. Svarīgi, ka bērnu un jauniešu viedoklis var dot būtisku perspektīvu un pieredzi. Tas nav tikai kaut kad nākotnē, mēs veidojam nākotnes pilsoņus, tas ir tieši tagad, ieklausoties jauniešos, mēs varam gūt kaut kādu citu skatījumu un interesantāku skatījumu uz to, kāda sabiedrība var būt. Un šis te nedrīkst būt pārējošs pasākums. Es ļoti priecājos, ka šis projekts ir vairāku gadu garumā. Tā ir iespēja tiešām arī turpināt atbalstīt vienam otru un veidot tādu jau līdzdalības kultūru skolā un plašāk. Un kopā mēs mainīsim pasauli ir tāds ļoti iespējams salkans teikums, bet es vēl joprojām tam ticu, ka mainot to, kā lēmumi tiek pieņemti, mainot to, kā mēs sadarbojamies viens ar otru un ik pa laikam par to aizdomājoties, mēs varam veidot foršāku pasauli rītdien. Un nav uz to varbūt jāskatās tik plaši, ja tas ir biedējoši, jūs varat paskatīties uz to, ka kopā mēs varam mainīt skolu, kopā mēs varam veidot savu pilsētu foršāku un interesantāku. Un tad šī projekta kontekstā, arī Resursu bankas kontekstā, es piedāvāju pāris rīkus, ko jūs varat izmantot arī gatavojot šo pieteikumu dalībai projektā, kurā ir aicinājums, ko es ļoti novērtēju, aicinājums kopīgi meklēt risinājumus, kopīgi domāt par to, kas mums ir vajadzīgs. Vēlreiz atgādinu, ka jauniešiem rūp dažāda veida plašas aptaujas, rāda, ka jauniešiem ir svarīgas cilvēktiesības, demokrātija, klimata krīze, miers, bet ko tas īsti varētu nozīmēt jūsu skolas kontekstā un kas varētu rūpēt jūsu jauniešiem, kā jūs to varat uzzināt. Es piedāvāju gan mūsu biedrības pašpārvalžu atbalstam, gan arī citu organizāciju veidotos materiālus. Piemēram, biedrība pašpārvalžu atbalstam ir izveidojusi šādu materiālu, kā izzināt viedokļus. To varat apskatīt vairāk, bet dažus rīkus, ko es pašlaik piedāvāju, ir, ka jūs varat izveidot līmlapiņu sienu skolā, kurā skolēni var anonīmi izteikties, kas viņiem būtu vajadzīgs un ko viņi gribētu risināt, par ko viņi gribētu runāt, uz kādām izrādēm viņi gribētu iet vai kādas kultūras pasākumus gribētu apmeklēt. Var veidot arī rīkus tiešsaistē, tie paši sociālajie tīkli var tikt izmantoti gan caur Instagram stāstiem, gan citiem interesantiem veidiem, kā uzzināt citu skolēnu viedokli. Arī dažādi veidi aptaujas var tikt veidotas, skolā var tikt izliktas, kā varbūt esat redzējuši festivālā Lampa, tādas burciņas, kurā var mest pupas un dzirņus un balsot par dažādiem jautājumiem, ko mēs gribētu skolā darīt.
Var veidot kastes ar viedokļu ievākšanu, var izmantot galda spēles un datorspēles. Piemēram, Minecraft ir ļoti bieži izmantots, lai kopā skatītos, kā mēs varam veidot savu vidi un kas mums ir svarīgi. Par šo būs arī drīz webinārs, kas jums varētu būt interesants. Var izmantot dažādu veidu vizuālās metodes. Šeit pie skolas pilsētas kartes esmu ielikusi vienu materiālu, kurā ir jau pavisam gatavs tāds sagriežams materiāls, kurā mēs varam izlikt savu pilsētu un skatīties, kas mums šajā pilsētā ir svarīgi. Vai mums ir kultūras centrs, ar ko mēs labāk gribam sadarboties kā skola, varbūt mums ir kaut kāda cita organizācija, ar ko mēs gribam labāk sadarboties un veidot kultūras pasākumus kopā kā jaunieši. Dažāda veida tāds vizuāls apkopojums, kā mēs varam domāt par to, jo dažkārt vizuālās metodes palīdz domāt plašāk. Jūs varat veidot arī tādas īsas vienaudžu intervijas, kur mēs dažādos projektos esam mēģinājuši. Paši jaunieši viens otru intervē ar lielāku iespēju, ka viens otram atbildēs. Un intervijas arī varbūt skan biedējoši, bet tam nav jābūt tik ļoti izstrādāti. Tas varbūt arī vienkārši sarunas ar jauniešiem, kas viens otram uzticās, kurā mēs saprotam, kas tad mūsu skolas biedriem, klases biedriem ir vajadzīgs, ko mēs varētu šajā projektā pastāstīt un ar kādiem izaicinājumiem viņi skolā sastopas un plašāk. Ir arī kustīgā debate, kas iekļauj tādu virzīšanos un jautājumu atbildēšanu, atbilstoši jā un nē, jūs izvēlaties, kur jūs esat konkrētajā vidē. Un šos visus materiālus varat apskatīt gan prezentācija būs pieejama, gan arī resursu bankā varēsiet izmantot un paskatīties. Šajā materiālā, ko minēju iepriekš, šeit ir angliski attainots ilustratīviem nolūkiem, bet Jauno starptautisko programmu aģentūra ir arī iztulkojusi. Šeit ir soli pa solim tādi aicinājumi, kā mēs varam paskatīties uz savu projektu. Šajā materiālā tieši par jaunas līdzdalības projektiem, bet jūs to varat pielāgot. Pašā pamatā liekot to, kādas ir mūsu vajadzības, kas ir tie izaicinājumi, ar ko mēs saskaramies savā vidē, kādas vajadzības mūsu projekts varētu risināt. Vēl viens materiāls, kurā var ieskatīties un izmantot, ir šāds koprades sprints. Tā ir diezgan attīstīta metodoloģija un tāda salīdzinoši gari izmantojama metodoloģija, bet droši pielāgojot un izmantojot dažādus aspektus no tā. Viens no tiem ir, ka dažkārt mēs izvirzam izaicinājumus un tad pie tiem arī paliekam. Piemēram, mums skolā nav kafijas automāti, pieņemsim. Un bieži vien gadās, ka tas nav tas galvenais izaicinājums. Tāpēc metode, kāpēc, ir pavisam vienkāršs rīks. Jūs ņemat savu izaicinājumu, kas jums jūsuprāt ir svarīgs, un jūs mēģināt rakties tajā dziļāk, uzdodot jautājumu, kāpēc? Kāpēc mums ir svarīgi kafijas automāts, ko mums tas patiesībā dod, par ko tas patiesībā liecina. Varbūt šis kafijas automāts un tā neesamība, kas ir tāds mans pirmais piemērs, kas nāk prātā, varbūt tāpēc, ka es vēl dzeru kafiju, varbūt tas liecina par to, ka mums nav vietas, kur satikties ar citiem skolēniem un parunāties un iepazīties, un varbūt mēs citādi jūtamies neveikli. Varbūt mēs nonākam līdz šādai dziļākai saknei un dziļākam izaicinājumam. Tā kā šis rīks un šāda metode ir tur pieejama pavisam vienkārša. Otrs ir, ka jūs šo jautājumu varat uzdot caur, kā mēs varētu kaut ko darīt, lai sasniegtu kaut kādu veidu pārmaiņas. Un caur šī jautājuma uzdošanu jūs varētu nonākt arī līdz tādiem dziļākiem izaicinājumiem. Kā jau minēju, es par līdzdalību varu runāt ilgi un dikti, bet man vēl mazliet laiks ir. Bet parādīšu vēl vienu rīku. Arī varbūt izskatās sarežģīti. Šis ir no biedrības pašpārvalžu atbalstam veidotā rīka. Tas, ka tur ir minēts vārds pašpārvalde, nenozīmē, ka jums ir obligāti jābūt no pašpārvaldes. Jūs varat šos piemērus un šīs idejas aizvietot ar to, kas jums ir svarīgi. Šeit, tad, kad jūs rakstat savus projektu, tādus pieteikumus šim projektam un domājat par izaicinājumiem,
Aicinu izmantot kreiso pusi, kurā identificējot kaut kādu problēmu, pamēģiniet parakties dziļāk, kas ir šīs problēmas cēloņi un kas varētu būt šīs problēmas sekas. Jo šādā veidā jūs varat par savām problēmām, saviem izaicinājumiem atkal padomāt mazliet dziļāk. Piemēram, šeit problēma, kas ir identificēta, ir, ka pašpārvalde neiesaistās lēmumu pieņemšanā, un tas ir tāds diezgan bieži izteikts izaicinājums, un tas, kā to mēģina risināt, ir iemācīt skolēniem pareizi līdzdarboties. Bet patiesībā, kas varētu būt tur pavisam dziļāk, kas varētu būt tie cēloņi, ir, ka pašpārvaldē nav kontakta ar administrāciju, vai pašpārvalde nezina, par kādiem jautājumiem viņi var iesaistīties, vai viņi nezina, kā var iesaistīties procesos ilgtermiņā, vai viņi nezina citu jauniešu viedokli. Šie cēloņi var būt patiesībā pavisam citādāki un dziļāki, ka jaunieši varbūt arī nav bijuši saklausīti kaut kādā kontekstā. Tā kā aicinu, identificējot savas problēmas, padomāt, kāda varētu būt cēloņi un kas varētu notikt, ja mēs šo problēmu nerisināsim. Jo arī caur šo seku apdomāšanu jūs varat tādu problēmu apaudzēt ar tādu miesu, kā nu to varētu tā skaidrāk pateikt. Un ko tad tālāk ar visu šo darīt, ko es esmu, un kādus izaicinājumus es esmu jums minējusi un kādus rīkus es esmu minējusi? Tā daļa, kas jums varētu vislabāk droši vien patikt projekta sagatavošanā, ir, ka tad, kad jūs identificējat izaicinājumu, jūs varat domāt arī par dažādām trakajām idejām. Un jūs varat viens ar otru runāt par problēmu risināšanu caur, jā, izklausās forši, un mēs varam vēl darīt šitādi un tādi un ļaut savām idejām izpausties. Mēs bieži vien nonākam pie šī soļa uzreiz. Mums uzreiz gribas kaut ko risināt un kaut ko mainīt un labot, bet lūdzu neaizmirstiet šos pirmos soļus par to, ka izaicinājumiem bieži vien tā aizberga augšējā daļa ir tā, ko mēs atveramies, bet mums ir svarīgi parakties mazliet dziļāk un padomāt, kas patiesībā mūs satrauc. Un šajā kopdarbā sprintā ir redzams arī vēl viens veids, kā var risinājumus definēt un atrisināt, bet pie šī jūs strādāsiet arī pēc tam projekta gaitā. Pašlaik jums ir vissvarīgākais identificēt izaicinājumus caur citu jauniešu sadzirdēšanu. Tas, ko es visvairāk gribētu jums aicināt visā šajā procesā, ir atcerēties parūpēties arī par sevi. Pašā sākumā aicināju jūs mazliet pakustēties, mazliet atkrist krēslā atpakaļ, lai atcerētos par sevi un savu veselību un vienam par otru. Aicinu jums regulāri emocionāli uzlādēties, meklēt atbalstu vienam otrā. Un tad, kad jūs domājat par izaicinājumiem, atcerēties, ka šie izaicinājumi nav jārisina jums vieniem pašiem. Tie ir arī plašāki izaicinājumi, ar ko būtu sabiedrībai plašāk jāstrādā. Jūs noteikti varat savu artavu tur ieguldīt, bet tas nav tikai uz jūsu viena katra pleciem. Tā kā lūdzu rūpējieties par sevi un viens par otru visā šajā procesā. Un noslēdzot, kā jau es sāku ar kultūras un līdzdalības saikni, šī ir vēl viena Rīgas cirka izrāde, kas man ilustrē to, ka līdzdalība var būt ļoti priecīga un viena otru iepazīstinoša un papildinoša, un mēs varam satikties arī uz Rīgas cirka deju grīdas pēc izrādes noslēguma un viens ar otru kopīgi padejot un pavadīt kopā laiku un tādā veidā veidot priecīgāku un foršāku sabiedrību un pasauli. Aicinu to darīt arī šī projekta kontekstā un skatīties uz līdzdalību kā uz kaut ko jaunu, priecīgu, interesantu, vienam ar otru piedzīvojumu. Paldies!